Šajās dienās mēs atzīmējam Baltijas ceļa 20 gadu. Pirms 20 gadiem Baltijas ceļš piesaistīja visas pasaules uzmanību. Ne tikai ar šīs akcijas vērienīgumu, bet arī ar to, ka vēlreiz visai pasaulē tika atgādināts par 1939. gadā parakstīto Molotovu-Ribbentropa paktu, kur rezultātā Baltijas valstis tika okupētas un zaudēja savu neatkarību. Tik vēlreiz visai pasaulē atgādināts, ka Baltijas tautu atmiņā valsts neatkarības ideja ir dzīva un Baltijas tautas vēlas atgūt savu neatkarību. 20 gadi ir dažādi vērtējams laika posms. Vēsturē tas ir varbūt pavisam īsts laiks sprīdis, tā pašā laikā cilvēku dzīvē 20 gadi ir diezgan ilgs laiks. Šajos 20 gados mūsu valstis ir spējušas atgūt neatkarību. Šajos 20 gados mēs esam kļuvuši par pilntiesīgām Eiropas Savienības dalību valstīm, mēs esam kļuvuši par pilntiesīgām NATO dalību valstīm. Šajos 20 gados ir izaugusi jauna paudze, kur par Baltijas ceļu zina tikai pēc nostāstiem, pēc kinohronikām, pēc publikācijām. Un tā ir mūsu atbildība rūpēties par to, lai šis Baltijas ceļa vienreizīgums un nozīmīgums nekad nepazustu no mūsu tautu vēsturiskās atmiņas, lai arī nākamās paaudzes saprastu, ka Baltijas ceļš nebija tikai 600 km gara cilvēku ķēde, kuras vienoja ideju par savu valstu neatkarību, bet Baltijas ceļš bija arī vēlreiz pierādījums tam, ka mūsu tautu spēks ir mūsu vienotībā. Un šī tautu un valstu vienotības ideja ir aktuāla arī tagad, pēc 20 gadiem. Jo mēs esam mazas valstis, mēs esam mazas tautas. Un mūsu spēks ir tikai tad, ja mēs varam kopā vienoties par kopīgu viedokli, ja mēs varam kopā aizstāvēt kopīgu pozīciju, ja mēs varam atbalstīt viens otru. Un es domāju, ka šajā reizē ir īstā vieta un reize atcerēties Raiņa vārdus, ka mēs mazs cilts, mēs esam lieli tik, cik mūsu grib. Es esmu pārliecināts, ka visiem kopā mums izdosies. Paldies! Baltijas asamblēja ar Baltijas asamblējas medaļu par ieguldījumu 23. augusta Baltijas ceļu organizēšanā apbalvo Dainu Īvānu.